Pateicoties Gregors skolas laikam, mācībām Gregors skolā, es savā dzīvē esmu saņēmis aicinājumu Sveicināti, mani sauc Andis Ķīvičs un esmu 27 gadus jauns. Esmu no Talsu luterāņu draudzes un nu jau pāris mēnešus kalpoju kā evaņģēlists Valdemārpils luterāņu draudzē. Pašlaik studēju divās teoloģijas skolās, Lutera akadēmijā un Baltijas pastorālā institūtā. Esmu vīrs savai sievai un tēvs savai meitai. Pirmo reizi par saldu uz Gregors skolu es dzirdēju jau kādus 9 gadus atpakaļ. Tika uzrunāts, vai es negribu tur mācīties, un tajā laikā es nebiju gatavs tam. Negribēju mācīties kristīgā skolā, un tāpēc aizgāju vienkārši augstskolā mācīties. Un kopš augstskolas pabeigšanas, tas bija 2008. gadā, sāku strādāt. Un 2009. gadā es atkal tiku uzrunāts par Gregors skolu, un tajā brīdī tad man arī vairāk nebija tie pretargumenti, kāpēc nemācīties, jo es strādāju darbu, kas man īsti labi nepatika. Saldu Gregors skolā no mūsu draudzes bija mācījušies vairāk cilvēki pirms manis, un skatoties uz tiem cilvēkiem, es redzēju, ka viņiem tā skola patīk. Es redzēju kaut kādas izmaiņas, ko tā skola ir nesusi, un tā bija arī sava veida skolas reklāma, kas pie manis nostrādāja. Ejot mācīties uz saldu, pirmām kārtām es biju tādā kā garīgās dzīves krīzē, un man bija tāds, tā teikt, tūkstnešu periods. Es gribēju, mācoties skolā, atkal kaut kādu regularitāti ienest savā garīgajā dzīvē, un tas bija tas pirmais, kāpēc es ar kādām gaidām es gāju uz to skolu. Es zināju, ka tur būs 3 reizes dienā lūkšanas, ka tur būs arī klusais laiks, kas man bija tieši vajadzīgs. Un to es arī ieguvu, un plus vēl tam, sadzīvojot kopā vēl ar 15 cilvēkiem, nācās lauzt savu raksturu, kas nebija viegli, jo tu sāc domāt, vai tevi kaitina, ka tā krūzīte stāv uz galda, vai tas cilvēks ir vainīgs, vai tu. Un es redzēju, ka man bija jālauž savs egoisms, bija jāmācās dzīvot komandā un nebūt tikai uz sevi vērstam. Tas bija liels tāds izaicinājums šādā veidā. Gregors skola ir tā brīnišķīgā iespēja paskatīties, kas tā kalpošana patiesībā ir. Un paskatīties, ka tā gan apkārtne, kur mēs dzīvojam, gan pat kaimiņu novads vai kāda cita vieta Latvijā ir lieliska iespēja misijai, kur mēs varam nest to Kristus vēsti. Un mācoties Gregors skolā, arī tas man bija tāds īpašs pavērsiens, ka man vajadzēja doties pie cilvēkiem uz vietu, kur es nepazinu, un mēģināt ar viņiem šo kontaktu izveidot un to kalpošanu arī uzsākt. Un tas bija tāda liela pieredze darbā ar cilvēkiem. Es savā dzīvē esmu saņēmis aicinājumu būt pilnlaika kalpošanā. Gregors skola bija tā vieta, kur es šo aicinājumu saņēmu, un tāpēc es esmu tagad Lutera akadēmijas students, tāpēc es esmu evaņģēlists, un es šo saņemto aicinājumu arī turpinu realizēt savā dzīvē.